Alleluia.
milzīgo pašnovērtējumu sajūtu mums dod kora vadītājs. Mums liek justies tā, ka varam izdarīt to, ko no mums gaida. Tā domā kora bijušie dalībnieki. Un tagad man ir tāds neliels jautājums Ievai Jekabsonai. Ko tev nozīmē lidot? Man lidot nozīmē tādu burvīgu sajūtu, kad daudz cilvēki sanāk kopā un dara kaut ko, kas viņiem visiem ļoti patīk. Es tev līdz dziesmu Pensilvānijas polka. Bet arī man bija šī vienreizējā iespēja padziedāt to arī lido. Tas bija brīnišķīgs laiks. Un kaut arī es izvēlēju citu ar mūsu nesaistību profesiju, manā sirdī mūzikai bija ļoti īpaša vieta. Un tāpēc ik reiz, kad mamma ar Valdu uzaicina piedalīties lido koncertos, kā arī šodien tiecies atklāt, man pārņem tāds savienojums un milzīga gandarījuma sajūta. Un tieši tāpēc manas mīļās, es jums gribu teikt milzīgi paldies par to, ka jūs joprojām palīdzat man uzturēt saikni ar mūziku. Un arī tas ir brīdis, ka jūs varat pabūt biežāk kopā ar mani. Paldies! Mēs teikt, ka trešie bērni ģimenē ir vispaklausīgāk. Tas var būt par mani. Mamma lika iet gimnāzijā, es paklausīju. Lika dziedāt kori, es dziedāju. Es pat sienu no kora paņēmu. Mamma teica, ka es vispaklausīgākais. Vienmēr bija jauks laiks kopā. Arī manā dzīvē bija tāds periods, ka neko papildinājums negribēju darīt. Viens viss izstāsts ritenis, draugi, klusiņi. Tur vēl dziedāt korī. Mamma mani atbalstīja. Arī šos visus gadus viņa visam studijām mani pestīja uz ārā. Tu vienmēr palīdzies. Es tikai atnācu pateikt, ka mīlu tevi.
nozīmīgi. Tā ir bijusies cauri mūsu kora pastāvēšanas laikiem. Sākām to dziedāt koncertos, tad jau kā savu mīļāko dziesmu, gan vakaros pie Tepera ezera, gan Jāņos, gan arī jubilejās, arī tad, ja katrā balsī bija kaut tikai pa vienam dziedātājiem. Un tā, Imants Kalniņš mūžam valodai dziedīgo popkos. Es gribētu jūs uz rokām nesāt un apzeltīt par ikdienas mēģinājumiem, par skatēm un konkursiem, par grūtām, bet saldām uzvarām, par braucieniem, svētīgiem bārieniem, sapratni un mīlestību. Un tāpēc mēs nevaram nedziedāt jūsu un mūsu līdziesmu par puķiem, par pļavu un pateikšanos. Mēs aicinām jūs, mīļās, pievienoties skora Vitrindā, pirmajā rītā šeit pa vidu, lūdzu, jūs abas. Amen.
Tātad dziedi salasīti, nu varbūt arī vainagdziņu. Zigmārs Liepiņš, latviešu tautas dziesmas vārdi, novīja man māmuliņa. Viņa
Angels fold their wings as we boldly sing. We by the land, now holy we stand, offering praises. All our sins they are gone. We've been washed in the blood. Pure and gracious we come to the heights, Holy One, offering praises. We bring praises to you, Lord. Lifting holy hands, we worship and adore. Sinners saved by grace, we all before your face, offering nothing but praises to you, Lord. We bring praises to you, Lord. Lifting holy hands, we worship and adore. Sinners saved by grace, we bow before your face, offering nothing but praises to you, Lord. We bring praises to you, Lord. Lifting holy hands, we worship and adore. Sinners saved by grace, we bow before your face, offering nothing but praises to you, Lord. Ar vienaldzīgām rokām izkārts karogs neplīvo, ar vienaldzīgām lūpām sacīti vārdi nedzīvo, ar vienaldzīgām acīm skatīti mirkļi izgaist. Ar plaukstām rokām neko nevar piekļaut pie sirds un sacīt: es mīlu. Mīlestība ir silti putni, tos apmānīt nevar, un mīlestība ir silti avoti, tos aizsaldēt nevar. Un mīlestība ir siltas rokas arī tad, kad pieskaras visaugstākam augstumam, jo ne jau āra gaiss saldē vai silda. Mārtiņš Brauns, Jānis Rainis, Saule, Pērkons, Daugava. Saule Latvis sēdināja, tur, kur brālis sāp
Latvei vārdu atslēdziņā. Latvei vārdu atslēdziņā. Daugaviņa sargātājā. Sveši ļaudis vārdus lauzā. Jūrā krita atslēdziņā. Baltu jūru zaļu zemi, saule Latvis sēdināja, baltas jūras māliņā, vēji smiltis putināja, ko lai dzērā Latviju bērni. Saule lika dieviņam, lai tas raka Daugaviņu. Zvēri raka dieviņš lejā, no mākoņa dzīvu dēļi. Turināt vai arī iekārdināt ar kādu jaunu koncertu braucienu. Viņš reiz teica vārdus ar jums kopā, kaut uz pasaules malu. Piedaloties startautiskos konkursos ārzemēs un dziesmu svētku lielajos koru karos, viņš nešaubīgi juta un ticēja, ka esam labākie pasaulē, Latvijā, Smiltenē, savā skolā, katrs savā ģimenē. Viņš viennozīmīgi ir kora patrons, dzinējspēks un dvēsele. Ar ko šovakar mūs pārsteigs bijušais skolas direktors, ilgadējs kora dziedātājs un vienlaicīgi arī prasmīgs menedžers Ainārs Mežulis. Vakar cienījamie mākslinieki, kora diriģentas, visi klātesošie. Es negribētu stāvēt jums muguru tā, muguru pret sienu. Ko es varu pateikt? Tā kā jūs teicu, te jau tikko pateicu ar jums kaut līdz pasaules malā. Un man liekas, ka, lai arī citā mala būtu tālu vai tuvu, es vienmēr būšu kopā ar Kora Lido, ar visiem tiem kora vadītājiem, kuri šajos gados ir bijuši. Un man liekas, ka pavisam drīz jau būs vēl viena liela jubileja, jo korim būs jau apritējuši 20 gadi. Lai gan jāsaka, ka Koris Lido jau ir sācies tālu atpakaļ, tad, kad es vēl biju skolnieks un dziedāju kādreiz zēnu korim, pēc tam vidusskolas korim. Un tam korim, laikam, pamats tomēr ielika jau kādreiz skolotāju Māru Zelmeni. Domāju, ka viņi arī ir pelnījuši šodien aplausus.
Pēc tam to stūri pārņēma Viola Krūmiņa. Tad nāca Tāls Veismanis un Juris Kļava. Pavisam īsu laiku, bet arī nozīmīgu laiku Viesturs Liepiņš, lai viņam viegli smilts tajā saulē. Domāju, ka viņš vērts, ka mēs varam šodien. Protams, šobrīd esošās kora vadītājas, bez kurām droši vien šobrīd Lido vispār nebūtu iedomājums, jo viņas tur ir atstājuši savu sirdi un dvēseli. Un es domāju pat vairāk, jo tā ir dzīves sastāvdaļa, ko viņas dara ar jums. Un patiešām, ja tā ņem, es tagad atceros, es varu atcerēties katru brīdi no kora tapšanas līdz šai dienai būtībā. Varbūt pēdējos gadus es neesmu bijis tik aktīvi visā tajā iekšā, bet ja man paprasa, kad tas notika, kurā gadā vai kur, tad es neatceros. Protams, es neatceros, jo to prieku brīžu, to emociju ir bijis tik daudz un arī kopā izraudātu, asaru varētu pat teikt tā. Ir pazuduši pēkšņi balsis, ir kaut kas noticis ar tērpiem, ir bijuši problēmas ar transportiem, viss kas ir bijis. Bet tas spēks laikam ir tajā, ka tajā sīkstumā, ka mēs to visu esam varējuši pārvarēt. Un es gribu teikt, ka tas ir tikai ne Lido sīkstums, tas ir mūsu dejotāju smilteniešu sīkstums, tas ir smiltenes cilvēku sīkstums. Jo šobrīd visā pasaulē ir krīze. Arī Latvijā ir krīze, un visiem ir slikti, un visi tikai runā par slikto. Un paskatieties šodien uz šo te koru, uz tiem cilvēkiem, kas zālē, vai viņiem ir slikti, vai viņos ir krīze. Man liekas, ka Dievs dod cilvēkiem rādīt televīzijā, radio, tādas skanīgas balsis, tādus dejotājus, kādi mums, tādi teātru spēlētāji, kādi ir mums. Un tad nekādas krīzes nebūs. Mēs iesim krīzēm visām pāri. Jo nav jau jautājums tikai naudā vai mantā. Tās lielākās vērtības ir garīgās vērtības. Un man liekas, te ir tā lielākā garīgā vērtība. Jāsaka arī vispirms paldies zālē sēdošajiem lielai daļai vecāku un vecvecāku, kuri ir izaudzinājuši šīs garīgās vērtības un kad viņi ir ar tik skanīgām balsīm, tik skaisti, apgaroti. Un es nezinu, cik paudzes jau. Tagad jau bērni dzied un droši, ka dziedās, jo, redziet, Lido ir kā bērns. Tur augšā smuki ir uzrakstīts Lido plus Lido, un tur ir daudz Lido, ja? Jo tagad jau Lido ir studija, un droši, ka drīz varbūt būs studija Lidonīši, varbūt radīsies arī vēl. Es nebrīnīšos, jo aug jau jaunā maiņa, jaunie vadītāji, jaunie diriģenti, un tā kā tā jau vietā pakāpnība, tā kā mums jau ir ieviņai, es nezinu, cik pakāps, tā arī pamazām Lido apauga ar šīm pakāpnēm. Bet šis koncerts ir veltījums arī reizē skolai. Skolai pavisam drīz būs 100 gadi. Un tajos pirmajos melnajos Lido kreklos ir smuki ierakstīts Smiltenes valsts ģimnāzija. Un skolai es gribu novēlēt, lai tas vārds valsts pēc iespējas ātrāk arī piepildītos. Jo Smiltenes ģimnāzija sen jau ir pelnījusi būt par valsts ģimnāziju. Jo tāpēc, ka viņiem ir tāds kors, kura nav nekur citur Latvijā, lai piedod man pārējie kolēģi pilsētas mēri vai skolu direktori, bet tāda kora nav. Un, protams, ka ir vajadzīgi arī daži pārsteigumi momenti šodien. Es domāju, ka šeit zālē ir viens cilvēks. Es viņu gribētu aicināt tagad pie klavierēm. Jāni, vai tu mani dzirdi? Tu esi kaut kur šeit? Tas bija 94. gadā, kad komponists Armāns Mihailovs, ko šīs diriģents pat nezina, jūs arī lielākā daļa dziedātāji neziniet, kad korim ir uzrakstīta arī savu dziesmu. Un šī dziesma ir tā arī rakstīts veltījums Smiltenes jauniešu korim Lido. Pārdrukāt aizliegts, uzdevums, aranžments, pavairošanas pārtulkājuma tiesības pieder tikai korim Lido. Šeit ir pat zīmogs, te ir ordināls, es vēl tev to dāvinu, jo
savā dziesmā, tā ir gan akapelā, bet mēs ar Jāni pirms tam domājam iztaisīt jums pārsteigumu visiem. Jānis uzrakstīja aranžējumu. Tas būs veltījums kā korim, un tur ir zīmīgi vārdi, ka Dievs dzied tavā dvēselē. Man liekas, ka šodien visās mūsu dvēselēs tiešām dzied Dievs un dziedat arī jūs. Lūdzu, vārds Jāni tev. Tā ir mūsu ar Jāņu. Jānis arī ilgas gadus dziedāja korī, un viņš ir dziedājis šo dziesmu tāpat kā es akapelā, bet tā ir mūsu dāvana jums korim, un es ceru, ka tā turpmāk arī taps, vienmēr ir kurš sastāvs dziedās šo dziesmu. ka tiešām Dievs dzied mūsu dvēselēs un pieņemiet šo dāvanu korim. Tur arī kaut kas salds. Un viennozīmīgi es varu atzīties mīlestībā šīm divām kundzēm un arī korim lido, bet par to es domāju, vairs vēl neviens nešaubās. Paldies jums! Un koncerta izskaņā Raimonds Pauls, Jānis Peters, Manai dzimtenei.
Dziedātāji tādi, kādi jūs esat, tieši tik dažādi, kā jūs esat, dziesmai un mīlestībai. Un tad mums visiem klātesošajiem ir tā laime just, kā rodas enerģija. Tā ir tāda enerģija, kas ir spējīga mūs visus pacelt mazliet virs zemes, izrauj mūs no mūsu ikdienas ierastības, no steigas, no rūpēm un liek aizdomāties par kaut ko mazliet augstāku. Paldies jums par šo pozitīvo enerģiju, par to enerģiju, kas ir savstarpēji dodoši. Šodien, tik ļoti baltajā mīlestības dienā, jūsu dziesmās es sadzirdēju visas krāsas, un tā jābūt, tāpēc, ka baltā gaisma sevi savieno pilnīgi visas pārējās krāsas. Tur bija gan ugunīgi kaislīgā sarkanā, gan dzīvespriecīgi cerīgā zaļā, gan mazliet smeldzīgi melanholiskā zilā, gan uzmundrinošā oranžā un saulaina dzeltenā. Paldies jums visiem par šodienas balto mīlestības varavīksni. Smiltenes ģimnāzija un tās 100 gadi. Ainārs jau minēja, ka kora dziesma, mūzika, tās vienmēr ir bijušas nesaraujami saistītas ar skolu, ar skolas mācību darbu. Es domāju, ka mūzika, kora dziesma, tās ir jāuzskata par vienu no Smiltenes ģimnāzijas pamatvērtībām. Tā tas bija visus 100 gadus, kā tas būs tālāk, nākošos 100 un vēl vairāk, cik vajadzēs. Tad es gribu atcerēties vienu sestdienu, vēl šajā pašā gadā. Tā bija pirmā sestdiena, kad jūs, mīļie bijušie kora dziedātāji, ieradāties savā skolā uz pirmo mēģinājumu šim vakaram. Toreiz jūs dziedājāt bez notīm, jo mēs jūs gaidot nevarējām saprast, cik daudz jūs būsiet, kāds būs repertuārs, ko jūs dziedāsiet, un vai vispār šī vakara koncerts varēs notikt, vai jūs atbrauksiet. Jūs dziedājāt no atmiņām un no mīlestības, un pēc vairākām stundām, kad pirmās notis jau bija sakapētas, jūs palikāt dziedot, es gāju mājās, un izejot uz dakterielas, es sapratu, ka es tālāk vairs nevaru paiet. Nebija dabas katastrofa nekāda notikusi, bet kaut kāda nepārvarama spēka man apturēja. Un es apstājos pie bērzdiem un paskatījos uz skolu. Nu, mēģiniet iztēloties. Ir tumša novakara, sestdienas vakars. Nav neviena gājēja, nevienas mašīnas uz dakterielas. Kaut kur tur tumsas dziļumā var apjaust skolas fiziskās aprises. Deg ielas spuldzes, mazliet sniega. Un no skolas logiem gaišajiem, kas zālē vienmēr tā deg, plūst dziesma. Ļoti spēcīga, ļoti skaista un ļoti brīvi.
Bet tā sajūta toreiz bija ļoti nereāla, tāpēc, ka es ar prātu sapratu, ka tā dziesma jau plūst no tās zāles, bet skanēja tā, kā it kā kaut kur virs un ap tālāk ap skolu, tātad tālāk par skolas fiziskajām robežām. Un tajā mirklī man likās, ka tur dzied mūsu skolas dvēseli. Un tad es sapratu, kamēr Smiltenes ģimnāzijas dvēseli dziedās, tikmēr arī būsim mēs 100, 200, 500, bezgalīgi daudz gadus. Un tas mums šī gadsimta skolas cilvēkiem, tad ir arī tas grūtais pienākums un tas gods sargāt un kopt šīs vērtības mūziku skolā. Paldies jums par šo izjūtu un par šo pārliecību. Un šovakar ne tikai jūs esat smagi gatavojušies, bet arī mēs skolā ļoti gatavojamies šim koncertam. Mēs gan vēl nedziedāsim solo, bet mēs esam sagādājuši jums dāvanu, mazu pārsteigumu dāvanu ar uzdevumu. Daļu no tā jūs jau redzējāt tur vestibulā. Par to, kāpēc tāda dāvana un kas ir tas uzdevums, tad es došu vārdu tālāk Dagniei. Tātad šī ir grāmata, kurā ir sākts rakstīt, kas tad ir koris lido. Nu, es te tā īsumā. Protams, tā ir dziesma, un tie ir koncerti, un kā jau te minēja Elmārs, tie ir Norvēģijā. Tie ir Itālijā, tie ir Austrijā, tie ir Vācijā, atkal Itālijā, un tie ir dziesmu svētki. Un tie ir koncerti mīļajā, vecajā večiņā, ko mēs visi saucam par skolu pie baltajiem bērziem, par mūsu mīļo skolu. Tā ir Ilze un Valda. Jūs zināt? Jūs nezināt. Tad, kad koris dzied, viņi kādreiz pat mēli rādot. Un pat koru karos tā notiekot. Reiz arī Valdes auto esot aiznesējis šķūņu. Tas arī der, jo pie skolas nedrīkst likt mašīnas. Un Ilze vienmēr esot arī tas dzinulis, nu dziedāsi vai ne. Tad vēl šajā grāmatā, protams, ir mīlestība, mīlestība un mīlestība. Jo katrs, kas mācās Smiltenes ģimnāzijā, viņš ir tas īstais, kas dzied korī lido. Es te varētu turpināt ļoti daudz un gari. Jūs man varētu jautāt, kāpēc tāda grāmata tagad tikai un kāpēc tāds uzdevums. Te jau Ainār, te par tevi arī ir daudz. Ainārs jau teica, uz mums jau tas neatiec, uz viņiem. Failos sāk mesties eroris, jāsāk pierakstīt, vai ne? Un tāpēc es gan grāmatu došu Valdai, bet es arī solos palīdzēt. Bet Valdai ir jāatrod tie, kuri šo grāmatu pilda ar vien pilnāku, ar mīlestību korim, ar mīlestību mūsu mīļajai skoliņai. Paldies jums! Paldies mūsu 100-gadīgajai skolai! Un visiem jums, kas mūs mīl! Paldies!